Labdien! Pagājušajā daļā mēs runājam par to, kāda veida strīdus var nodot izšķirsmē šķīrētiesā. Šodien es jums pastāstīšu par to, kādā veidā pusēm vienoties par strīda nodošanu šķīrētiesai. Lai strīdu varētu nodot šķīrētiesai, pusēm par to ir rakstveidā jāvienojas. Puses var vienoties gan par jau esošu strīdu, par radušā strīda nodošanu šķīrētiesai, gan, kā tas praksē pārsvarā notiek, puses par to vienojas jau slēdzot darījumu. Atrunājot to, ka ja līguma sakarā nākotnē radīsies kāds strīds, tad puses to nodos izskatīt šķīrētiesai. Puses par šķīrētiesu var vienoties gan atsevišķā līgumā, gan ietvert šķīrētiesu atrunu jau līgumā par darījumu kā atsevišķu punktu. Šķīrētiesu atrunas paraugus jūs varat atrast mūsu mājaslapā sadaļā atbalsts. Šodien tas ir viss. Līdz nākamajai reizei.